Sezonas beigās viens no darbiem ir pārbaudīt visus rāmīšus, kuri ir derīgi nākošam gadam, tos nolieku glabāties, kuri nav derīgi, ceļās uz kausētavu un tiek pārkausēti vaskā. Rāmīšu pārbaudu uz to, vai tur ir sadēts. Pēdējos gadu tā man nav problēma, jo es tos mācu ierobežotai šķirstas ietus rūpīgāk lieku. Biškopības sākumā es tā nedarīju, un tad man bija jau saveidojusies laba kolekcija ar šiem te rāmīšiem, savilktiem jau, un vaska kodes saradās vienu gadu iekšā, un visa kolekcija bija jau atdota kodēm pusdienās. Tad es nolēmu sākt rūpīgi brāķēt, rūpīgi šķirot tos, kuri ir kaut kādā veidā brāķīgi, tos uz kausēšanu. Reku, piemēram, šitāds te kaut kas nepārāk veiksmīgi šeit ir savilcies. Nākošo gadu tur atkal būs čakars ar šo te šūnām, tāpēc es nemaz neko nesarežģījos. Aiziet šitais te uz pārkausēšanu, lai nākošo gadu bites tad var izvilkt jaunas, smukas šūnas, kurās daudzāk medus var glabāties iekšā, nevis kaut kādos tizlos rāmīšos, kuros šim te medum nav īsti vietas, viņš aizņem fiziski vietu šainī te medus telpā, un tad, kad ir jāvāc nost, tad tur ir rāmīts ar kaut kādu puspilnu. Un rezultātā darbs ir, bet medus atgūts nav. Tāpēc kārtīgi rūpīgi šķirojam, lai šeit priekš nākošā gada paliktu labi, smuki, tīri rāmīši, nederīgos pārkausēji, un tad nākošo gadu, lai vēl pa jaunam ārā. Un šos, kas ir sākti, vilkti, bet nav pabeidzies kaut kā šis te process, tos arī lieku atsevišķā kaudzītē, lai tad var sezonas sākumā iemaisīt labos, izvilktos kādu no šiem te, un tādā veidā nodrošinot, ka viņi visi tiek izvilkti smuki vienmērīgi.